Labrīt, paldies par lielisko atsaucību vakar. Ja, es pats esmu šokā, jo tāpēc, ka es nedomāju, ka būs tik daudz cilvēku dažādām problēmām. Un mēs izdomājam atvērt slēgto Telegram grupu, ja, un vakar mēs viņu uztaisījām. Gribētos atlasīt 20 cilvēkus, kas vēlas sev 100% palīdzēt, ja, nevis kas šaubās par kaut kādiem 1%, ja, bet kas vēlas sevi izmainīt un izmainīt savu identitāti. Nevis cīnīties ar atkarībām, bet vienkārši izmainīt savu identitāti, jo tāpēc, ka tā ir pat labāk. Kad tu cīnies, tad tu lec apakaļ un pēc gadiem un atkal tā tālāk. Bet ja tu izmaini identitāti, ieradums, emocijas, domāšanas maiņu, ar ko mēs visi strādāsim, es izdomāju tādu kursu tipa 3 mēnešus, jo tāpēc, ka es uzskatu, ka ātrākā posmā nav iespējams vispār kaut ko izmainīt. 3 mēneši tas ir minimums, un pēc tam tādā grupā tur jau būs tavi domu biedri un tā tālāk, un draugi un paziņas varbūt, kas zina, kas katram tur sanāk arī nākotnē. Un viens otru varēs arī atbalstīt un tālāk turpināt to ceļu, jo šeit ir svarīgi. Es veltīšu 3 mēnešus, un es to taisu par brīvu, nekādas finanses nevajag neko, jo tāpēc, ka tas man ir sirds lieta. Un tad tālāk atkal būs pavisam savādāk. Bet tāpēc es negribu neko cilvēkiem, es gribu to darīt ar sirdi, lai būtu rezultāts. Ja man svarīgi, ka tie 20 cilvēki pēc tam iznāks jauni pavisam, ja, un es zinu, kad iznāks, ja, tāpēc, ka, bet, tur būs smags darbs, viņiem pašiem būs jāpaskatās savam ego acīs, un tas nav viegli, bet ja jūs vēlaties izmainīt savu identitāti, viss sanāks, tāpēc, ka es visu to pats izgāju pats, un es cīnījos, man bija, es lidinājos par retrītiem, par visādām sajietiem, un es izgāju dažādus kursus, es ieguldīju nenormālākās summas, lai atrastu savu dzīves jēgu, bet es varu dot tagad to vienkārši no sirds, ko es esmu ieguvis, ja, un es gribu tā, lai man būtu tie pirmie 20 cilvēki, tas būs pamats visai šai kopienai, jo nākotnē daudz un dažādu plānu, varbūt tās kāds iesaistīsies tālāk un tā tālāk. Un tā kā rakstiet man privāti, ja, es nokonsultēšos, un mums jau kādi 4-5 cilvēki, es jau redzu, ka tie stabilie, kas būs, un vēl kādi 15, kas būs pirmie, tas būs. Tā kā gaidu jūsu ziņas, kam interesē. Visiem jauku dienu.